Šogad ir īpaši karsta vasara, tāpēc aizvien vairāk cilvēku glābiņu no Svelmes meklē ūdens tuvumā. Rīgas pašvaldības policijas glābēju atpūtniekiem atgādina, ka atpūtajiem peldējiem ieteicams izvēlēties ūdens tilpes, kurus uzrauga profesionāli glābēji, kur neparedzētā gadījumā spēj sniegt kvalitatīvu palīdzību. Rīgas pašvaldības policijas ūdenslīdēju glābēju un cilvēks aizsardzības nodaļas glābēji nodrošina sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, kā arī peldētāju drošības uzraudzību 4 Rīgas pilsētas oficiālās peldvietās. Tās būtu Vakarbuļļi, Vecāķi, Ķīžezera peldvietā, Meža parkā, kā arī Bābelīša ezera peldvietā. Pludmalē cilvēks piemeklē dažādi nelaimes gadījumi, sākot no slīkšanas un pārkaršanas, beidzot ar dažādiem sasitumiem, nobrāzumiem, dažādu insektu un dzīvnieku kodumiem, kā arī lūzumiem. Tāpat karstā laika ietekmē cilvēkiem mēdz sāsināties dažādas kaitas, piemēram, sirdsslimības. Karstais laiks tomēr padara savu, un organisms dažādi reaģē uz šiem karstuma viļņiem. Līdz ar to arī bieži vien cilvēki neizrēķina savus spēkus, un organisms neļauj cilvēkam, pieņemsim, izpeldēt ārā no ūdens tilpas. Glābēji aicina pludmales apmeklētājus nelietot alkoholiskos dzērienus un reibumu stāvoklī neiet peldēties, jo šādā stāvoklī nav paredzama organisma reakcija uz dažādiem ārējiem kairinātājiem, piemēram, strauju atdzišanu, kā rezultātā var notikt nelaimes gadījums. Šogad oficiālajās peldvietās jau ir izglābtas 2 personas, tostarp bērns, tāpēc glābēji atgādina, ka ūdens tuvumā bērnus nedrīkst izlaist no redzesloka, jo arī sēklas ūdens tilps mazam bērnam var būt bīstams. Turklāt šo sezonu glābējiem vairāk kārt nācies meklēt pludmalēs pazudušus bērnus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, mūsu darbs ir 2-kāršojies, brīžiem arī 3-kāršojies. Brīvdienās šī darba apjoms ir vēl milzīgāks. Bet es gribētu vērst uzmanību uz to, ka pēdējo 4 gadu laikā pašvaldības policijas glābēji spējuši pietiekoši labi nodrošināt peldētāju drošību, un šī laika posmā oficiālās peldvietās Rīgas pilsētā nav noslīdis neviens cilvēks.